Sveicināti konkurences padomes jau 3. raidierakstā Neitrālas sarunas, kurā viesos aicinām valsts iestāžu, pašvaldību, to kapitāla sabiedrību, asociāciju un nevalstisko organizāciju pārstāvjus. Lai spētu objektīvi novērtēt un saprast, kāda ir konkurences vide Latvijā, vai esam uz pareizā attīstības ceļa, svarīgi ir saņemt skatu no malas un pastīties salīdzinājumā uz sevi ar citām valstīm. Lai saņemtu šo vērtējumu, šodien esam aicinājuši viesos ārvalstu investoru padomes pārstāvi Māri Butānu. Sveiks, Māri! Sveiki. Prieks redzēt konkurences padomē. Iesākot sarunu, vai vari pastāstīt, kāda izskatās Latvijas uzņēmējdarbības vide no investoru skatu punkta? Jā, Anita, ja mēs skatāmies no ārvalstu investoriem, protams, viņi pārstāv ļoti daudz gan valsts, gan izcelsmes, dažādas nozars, dažādas, un ārvalstu investoru padomu apvieno ļoti daudz ne tikai pašus biedrus tiešos arī, bet arī ļoti vairākas cits arī tirdzniecības rūpniecības kameras no dažādiem reģioniem Eiropas ir. Un ja mēs skatāmies uz tādu kopēju uzņēmējdarbības vidi, protams, mēs esam kopumā apmierināti, protams, Latvija virzās uz pareizo ceļa, ir attīstība, un šie visi dialogi arī ar valsts sektoru, protams, ka ir par to, lai attīstība būtu vēl straujāka, būtu vēl vairāk, un tās vēlmes, protams, ir, lai viss būtu vēl vairāk. Bet kopumā attīstība ir laba. Ir mums vairāki temati, kur mēs redzam to, ka šobrīd valsts pārvalde nav pietiekami pievērsusies tieši uzņēmējdarbības veicināšanā, kas vēl būtu pilnveidojams ir. Un ja mēs skatāmies uz to pašu ekonomiku un ārvalstu investoru lomu tajā, protams, ka ir jāatcerās tas, ka ārvalstu investori šeit nāk, lai attīstītu savu biznesu. Biznesa attīstība jābalsta ir uz faktisko pieprasījumu. Kas tad valsts ir šis pieprasījums no konkrētu pakalpojumu? Un ja mēs skatāmies, tas iekšējais patēriņš valstī, lai gan viņš aug, viņam nav liels potenciāls augt. Un līdz ar to arī tā vēlme investēt arī šeit, viņa nav varbūt potenciāli tik augsts, cik viņa varētu būt. Jo tas, ka valsts spēja uzņemt investīcijas un valsts iespēja dot šo labo vidi investīcijām, ir divas atšķirīgas lietas. Un šobrīd ir ļoti liels potenciāls, lai šeit varētu būt plašas investīcijas, bet ir jābūt skaidrs, uz ko viņas tiek balstīts. Jo uz iekšējo patēriņu acīm redzam, viņas nevar. Mums demogrāfijas situācija, protams, nav izcila un ir iedzīvotāju skaita samazinājums. Uz ko mēs viņu varam visvairāk veicināt, ir, protams, uz eksportu. Un te ir tas jautājums, cik ļoti šie nosacījumi darbībai Latvijā ir piesaistīti tam, lai mēs būtu konkurētspējīgi nevis vienkārši Latvijā, šie ārvalstu investori, bet caur savu darbību Latvijā būtu konkurētspējīgi plašākā mērogā. Un proti, izmantot savas investīcijas šeit, lai radītu produktus, kurus var pēc tam tirgot uz āru. Un tas būtu tas eksports. Un tur šis potenciāls ir ļoti augsts, iespēja ir ļoti liela, bet vai mums ir pienācīga vide eksportam? Es teiktu, ka nē. Ja mēs salīdzinām ar tām pašām gan Igauniju, gan uz Lietuvu, tur šis eksports ir krietni lielākus uzsvaru tiek likts. Mēs redzam, ka investīcijas noteikti tieši tajos virzienos, kas ir vērsts ne uz iekšējo patēriņu, bet faktiski uz ārējo patēriņu. Un tas viss notiek daudz straujāk. Un šeit ir tas, kur mums vajadzētu pilnveidoties. Tad vai jūs varat minēt kādu piemēru, kas ir tās mācības stundas, ko mēs varētu no Lietuvas un Igaunijas tomēr pārņemt? Pirmā lieta, kas ir, ar ko Latvija ir atšķirīga pretjautājums, ir, jo mums nav īsti skaidra tā vīzija, vismaz no valstī kā tāda, nav īsti pateikusi, kas ir tas mūsu fokus un identitāte, ja mēs runājam par to, kurās jomās šīs investīcijām ir vislabvēlīgākā augsne un kuras labāk viņas būtu piesaistīt. Jo, ja mēs skatāmies Igaunija, ar ko mums primāri asociējas, ja mēs runājam par uzņēmējdarbību un par attīstību, ir digitāli risinājumi. Tā kā viss, kas ir saistīts faktiski ar visādiem vienredžu izveidi un tam līdzīgi, tas ir uz inovācijām digitālajā jomā. Digitāliem risinājumiem, un tur mēs arī redzam, ka tiek piesaistīts ļoti liels ārējais kapitāls, tiek faktiski ļoti daudz veiksmes stāstu, kas, protams, nes labumu arī pašai ekonomikai. Labi, mēs skatāmies uz Lietuvu.
ar ko Lietuva asociējas mūsu uzņēmējdarbībā. Mums ir pirmā lieta, kas ir, protams, ir visi fintech, finanšu tehnoloģiju uzņēmumi. Tad mums nākamais - ražošana. Ražošanas uzņēmumu, uzņēmumu izveida un darbība tur ļoti plaša. Nākamais, kas mums ir, biznesa pakalpojumu centri, proti lielām grupas uzņēmumiem, viņi panes uz Lietuvu atsevišķu savas funkcijas un veido faktiski šīs biznesa atbalsta centrus ir. Un līdz ar to tas arī ļaujas attīstīties arī lielākajām pilsētām. Lietuvā ir pienesot atkal ļoti liels investīcijas un arī darba spēku un faktiski arī tur arī speciālisti arī no ārvalstīm brauc, lai viņi strādātu jau šādos biznesa atbalsta centros ir. Un vienlaiks Latvija, uz ko viņi uz āru būtu asociētos, mums ir ostas, un tā ir tā lielā priekšrocība, kas mums ir ļoti liels ostas ir pieejams, ka ļoti liels mums ir krasta līnija ir, un tad ir jautājums, vai varbūt tajā virzienā mēs varam iet. Mums ir enerģētika arī potenciāli ļoti neizmantots tirgus un iespējas, un kā mums tur sokās, kamēr Igaunija un Lietuva investīcija apmēra atjaunīgi enerģētikā ļoti liela ir. Cik Latvijā ir? Latvijā ir ļoti daudz papīra projektu. Un nav mums reāla ražošana nemaz. Un jauna ražošana, es domāju, jo mums ir priekšrocības arī tajā bijušas vēsturiskās hidroelektrostācijas, kas ir ļoti liels daļa no atjaunīgo energoresursu šobrīd. Un tas, ko es mēģinu pateikt, tas, ka mums nav īsti tāda konkrēta identitāte. Kas tad ir tas fokus, uz ko mēs mēģinām piesaistīt tās investīcijas ir? Jo lielākais, kas mums ir šobrīd uz āru, ir it kā šie intelektuālo pakalpojumi tirgus, kur mēs faktiski, ko mēs eksportējam bet, lai gan, protams, arī ir ļoti daudz izējmateriālu eksports. Bet tas, ka nav šīs vīzijas, tas liedz arī mums, kā ārvalstu investoriem, saprast, kur tad mēs tiekam gaidīt, kurās jomās un kur mēs varam sagaidīt, ka valsts iedziļināsies, valsts pārvalde pielāgos gan savu normatīvo regulējumu, gan savu ātrumu risināt problēmas, lai varētu veicināt šo investīciju ienākšanu. Jā, izklausās pēc izaicinošu uzdevumu. Bet fokusējot jau tālāk mūsu sarunu uz konkurences tiesībām un konkurences padomi, tad es labprāt parunātu ar jums par vienu no konkurences padomas darbības jomām un to saistītu jautājumu, proti par publisku personu uzraudzību, kas ir viena no konkurences padomas funkcijām, un cita starpā arī par šo te publisku personu līdzdalību kapitāla sabiedrībā pamatojumu un pamatu. Varbūt, ka klausītājiem es paskaidrošu to, ka likums nosaka vairākus priekšnoteikumus, kad publiskas personas kapitāla sabiedrības var darboties tirgu. Primāri tie ir gadījumi, kad publiskas personas kapitāla sabiedrība spēj efektīvāk nekā pati publiskā persona realizēt kādas publiskās personu funkcijas. Bet likums nosaka vēl 3 alternatīvi piemērojumus priekšnoteikumus. Tā ir vai nu tirgus nepilnība, kad publiskas personas kapitāla sabiedrība var darboties tirgu, vai arī publiskas personu kapitāla sabiedrība nodrošina strateģiski svarīgus vai valsts drošībai svarīgus pakalpojumus vai preces, vai arī tiek apsaimniekoti šādi strateģiski svarīgi vai valsts drošībai svarīgi īpašumi. Un šī pamatdoma šim regulējumam ir atstāt iespējami plašu brīvību privātajiem tirgus dalībniekiem darboties tirgu un valstī iesaistīties komercdarbībā jau tikai šajos te likumā noteiktajos gadījumos. Un tad atgriežoties pie jautājuma, Māra, kāds ir jūsu skatījums? Publisko personu kapitāla sabiedrība, valsts kapitāla sabiedrība, darbība tirgū, tas ir vairāk šķērslis tirgus attīstībai, vai tomēr tā ir tāda Latvijas neizmantotā iespēja kapitāla tirgus darbības veicināšanai, it īpaši ņemot vērā to, cik ļoti spraigas diskusijas un aktuāla tēma ir šo te valsts kapitāla sabiedrību akciju kotēšana biržā.
Jā, šobrīd pieskāries ļoti daudziem tādiem atsevišķiem tematiem. Ja būtu iespēja, būtu labi viņus sadalīt. Mēs varam darīt. Sāksim ar tādu plašāku no šo publisko personu kapitāla sabiedrību, to regulējumu un iesaisti komercdarbībā. Šie normatīvu aktu grozījumi, kas jau pirms vairākiem gadiem jau ir notikuši, ir faktiski beidzot izgaismojuši diskusijas, kuras līdz šim nav eksistējušas. Un tas ir tiešām tas, ka mums jāskatās tiešām uz katru to valsts kapitāla vai pašvaldības kapitāla sabiedrību, kas tad ir viņas mērķis ir. Jo tik daudz kapitāla sabiedrību, cik mums bija vēsturiski, un cik viņas jau šobrīd, viņas krietni samazinājušās ir. Un šī ir laba tendence, nevis vienkārši, lai mēs sasniegtu kaut kādu ciparu un kaut kādu metriku bet šeit vairāk tas ir, kā beidzot notiek kaut kāda veida attīrīšana un pārdomāšana, jo tomēr tie ir valsts aktīvi. Visas šīs kapitāla sabiedrības ir valsts aktīvi. Rīcība ar valsts aktīviem ir jābūt saimnieciskai, jābūt pārdomātai, jābūt uzraudzītai. Un līdz šim šī pāraudzība ir bijusi, pa lielam nekāda. Un caur šo 88. pantu, tas, ka nepieciešams izvērtēt šo līdzdalību, kā process kā tāds bija ārkārtīgi nepieciešams. Un šāda veida savā ziņā tad vienot, ka visiem tagad jāiet šim te procesam cauri, bija labs modinātais zvans gan daudziem kapitāla turētājiem, beidzot paskatīties uz to savu portfeli caur citu prizmu. Ne tik daudz kā vai tur peļņa ir, vai tur peļņa nav, cik liela zaudējumi, vai visi ir apmierināti ar pakalpojumu, vai ir kāds, kuram var tagad nodot kādu infrastruktūru, bet īstenībā, bet kādu tu atstāji ietekmi uz uzņēmējdarbību. Un tādā veidā mums pēdējos, cik jau tur jau kādus 5 gadus ir visa šīs kapitāla sabiedrības, visi šie kapitāla turētāji gāja caur ļoti, ļoti labu procesu, tādu revīziju, savu īpašumu revīziju. Ir daudz kapitāla sabiedrības ir beiguši savu darbību, daudz kapitāla sabiedrības ir apvienotas, ir efektivizējot, un mēs redzam ļoti daudz tādas pozitīvas iezīmes, kas notiek ir, vai tagad var izvirzīt jaunu kaut kādu skaitli, cik tad daudz mums vajadzētu būt viņām. Nē, man liekas, to neviens nav veids tādu pētījumu, lai to mēs varētu konkretizēt, cik tālu tas nākamais mērķis mūsu, kas tā ideālā pasaule ir, vai tur, kur kapitāla sabiedrība nav vairs valsts kapitāla, vairs nav nevienās kapitāla sabiedrībās. Nē, tas noteikti nav nedz labs signāls no valsts pārvaldes interešu perspektīvas un, godīgi sakot, arī no privāto investoru puses ir, jo arī privātie investori, vai tie būtu ārvalsts vai vietējiem, viņi arī, neviens no viņiem nesaka, ka valstī ir jāpārstāj vispār komercdarbība un šī saimnieciskā darbība, jo daudzās jomās saimniecisko darbību tiešām nav iespējams aizstāt ar privāto sektoru. Tas ir viens. Otrais, valstī esot īpašuma tiesības uz kapitāla daļām, atsevišķās kapitāla sabiedrībās, kuras pārvalda, jo īpaši infrastruktūras objektus, vai kādas ļoti kritiskas saimnieciskas darbības nozars, ļauj īstenībā valstī risināt krīzes daudz, varētu teikt, ka ietekmīgāk un tuvāk cilvēkam, patērētājam un sabiedrību un arī uzņēmumiem. Jo ne tikai caur politikas veidošanu, bet arī dažreiz caur operacionāliem lēmumiem, kas jau ir uz saimnieciskas darbības jau līmenī, var īstenībā atrisināt steidzamas problēmas krīzes situācijās ļoti ātri. Jo mēs citādāk varam sākt runāt par mobilizācijas likumiem un tam līdzīgi, kas arī īstenībā paredz krīzes apstākļos saimnieciskas darbības mobilizēšanu, privātās saimnieciskas darbības mobilizēšanu, kas jau īstenībā jau tuvojas jau tā kā nacionalizācijas jautājumam, bet neceļoši tik ļoti teorētisks priekšmetus ir arī ikdienā ir nepieciešams adresēt daudz saimnieciskas darbības lēmums, arī savā ziņā no valsts puses ir. Taču, pilnīgi pareizi, ka ļoti daudzas reizes šīs tiesības netiek izmantotas visas tautsaimniecības interesēs, vai viss šīs nozares interesēs, vai pat patērētāja interesēs. Un ņemot vērā, ka šeit ir daudz tās kategorijas, kur būtu piemēroti, kur nav piemēroti, ir ļoti labi, ka bija šāda veida revīzija, attīrīšana no kapitāla daļām, kuras faktiski kontrolēja vai vienkārši turēja, ja daudz vienkārši turēja arī kapitāla sabiedrības, ka beidzot viss tiek attīrīts un mēs beidzot paskatāmies.
un faktiski secinājumi pēdējā laika ir tādi, ka ir nepieciešams katra veida kapitāla sabiedrībai faktiski viņu diferencēt. Diferencēt pēc kopīgiem kritērijiem, kas viņām ir līdzīgi. Tātad līdzīgos skatīt līdzīgi, atšķirīgos skatīt atšķirīgi. Un tas ir tas, par ko šobrīd arī politikas līmenī arī tiek normatīvu aktu grozījumi tiek veidoti, lai faktiski šīs atšķirīgās kapitāla sabiedrības, kuras nav metams visas vienā grozā, viņas arī atšķirīgi arī regulētu. Un šis varbūt ir tiešām tas formāts, uz ko arī mēs gribētu virzīt, ja tas ir, ka nav visi jāskat pēc vienas mērākus, ir tomēr jāiedzinās konkrētām kapitāla sabiedrībām par to attīstību turpmāk, par to lomu arī uzņēmējdarbībā, un uz viņām skatīties, ko mēs varam attiecināt, ko mēs nevaram no regulējuma. Jo šis ir jautājums par to, kā regulējums šobrīd palīdz vai pat kavē atsevišķu nozaru attīstību. Un, ja mēs, teiksim, pievēršamies šai te valsts kapitāla sabiedrību akciju kotēšanai biežās, vai jūs nesaredzat, ka ar laiku varētu būt savu veidu problemātika ar to visu? Jo no vienas puses ir saprotama akcionāru vēlme, kas būs arī privātie akcionāri, gūt peļņu, iespējami vairāk, lai šī kapitāla sabiedrība strādā un nodarbojas un paplašinās un iet jaunos tirgos. Un no otras puses ir šis te valsts regulējums, kas tomēr ierobežo, uzliek kādu veidu rāmi, cik tālu valsts kapitāla sabiedrība varētu, es negribētu teikt attīstīties, bet tomēr šis te pakalpojumu loks noteikti varētu būt ierobežots. Jā, akciju kotēšana biržā, valsts kapitāla sabiedrība akciju emisiju biržā, ir faktiski ļoti, ļoti sensitīvs jautājums, jo viņš ir politizēts ļoti daudz, ir ļoti daudz stigmas par to, jo cilvēki mēdz ļoti absolutizēt šo un iet galējībās. Jo akciju emisiju biržā pati par sevi ir salīdzinoši tehnisks jautājums. Tas ir kapitāla piesaiste uzņēmējdarbībai. Ja mēs skatāmies tādu viņu tiešām tā kā tehniski, šis ir vienkārši viens no veidiem, kā finansēt uzņēmējdarbību. Savu akciju ievietošanu biržā, brīvā plūsmā, tad vēl var piesaistīt naudu. Vai tas ir slikti? Nē, nav. Akciju emisiju biržā, protams, nozīmē to, ka pašreizējā akcionāra kontrolē ir mazāk šo akciju. Un te jau ir tāda lieta, ka ļoti daudz runāja sākotnēji par to, ka tā būs privatizācija. Valsts kapitāla sabiedrība privatizācija. Un tas, protams, uzreiz ļoti daudz ir sentimenta piesaista, bet tas tā nav. Privatizācija nozīmē palielinu kontrolas zaudēšanu par aktīviem. Šeit mēs runājam par daļēju privatizāciju. Ar šo daļēju privatizāciju ļoti būtiski, lai atbildētu šo jautājumu, kam būs jāizpatīk tai kapitāla sabiedrībai šiem akcionāriem, kas grib peļņu, vai tomēr valsts interesēm kopējām. Un ņemot vērā, ka šobrīd nav runa par to, ka akciju emisiju biržā varētu novest pie kādas no kapitāla sabiedrības kontrolas zaudēšanas valstī, tas nozīmē to, ka valstī nezudīs iespēju rēģēt uz to, uz tiem izaicinājumiem vai uz tām nepilnībām, kas var rasties. Un līdz ar to savus mērķus viņi turpinās spēt izpildīt. Bet, protams, šī pretruna, ko jau minēja arī, ka tiem akcionāriem, vai tie būtu institucionālai, vai tie būtu arī mazumtirdzniecības līmenī, un tad parastā iedzīvotāja individu līmenī, šeit ir tas svarīgs elements, ko viņi jāsagaida, un ka viņiem tās gaidas par konkrētās kapitāla sabiedrības attīstību varbūt ir atšķirīgas. Protams, dividendžu politika interesēs ikvienam investoram ir, un dividendžu politika, protams, balstās uz to, cik liela peļņa būs, cik liela pārsniegs ienākuma pārsniegs izdevums. Un, protams, būs tā vēlme pēc iespējas vairāk pelnīt. Un pretī savukārt ir valsts vēlme, kas ir daudz plašāka, kas ir ne tikai pelnīt, bet ir tas, lai arī attīstīt, lai sasniegt kādus arī nekomerciālus mērķus ir, lai īstenot varbūt kādu politisko mērķi, kā piemēram zaļā politika. Zaļās politikas integrēšana caur kapitāla sabiedrību darbību ir arī
absolūti nepieciešama prasība ir. Jo nav iespējams veicināt investīcijas zaļos komercdarbībos tikai un vienīgi izdodot likums. Ir jāpārnes arī šis uz zemāku līmeni un tiešākā veidā ir. Un šie dažādie šie vērtēšanas kritēriji, pēc kuriem varētu vadīties gan šie jaunie akcionāri caur biržu, kas būtu ieguvuši akcijas tiesības, un valsts kā akcionārs, viņi būs atšķirīgi, daudzās vietās viņi pārklāsies, bet tas nenozīmē, ka nevajag iet uz šo, jo vienmēr ir svarīgs tāds, kādu mērķi mēs mēģinām sasniegt ar iešanu biržā. Ja mēs runājam par kapitāla tirgus attīstību, tad jāiet biržā, protams, tepat Baltijā, Latvijas biržā. Un vai Latvijas biržā ir pietiekami labi nosacījumi, lai dabūtu labāko atdevi uz katru akciju, ir atkarīgs no uzņēmuma. Jo daži no uzņēmumiem ir tik lieli, Latvijā ir, ka to akciju emisiju faktiski caur Latvijas biržu neradītu labāko atdevi. Un te jautājums ir, ja mūsu mērķis ir tikai un vienīgi attīstīt aktivitāti, palielināt aktivitāti biržā, neatkarīgi no tā, kāda būs atdeva par katru akcijas cenu, tad, protams, var iet, bet tas ir bezatbildīgi. Mums jāskatās tas, ko mēs dabūsim par katru no tā akcijām ir, jo tas, ko mēs dabūsim par šo te no tā akciju, ir ļoti būtiski arī turpmākai uzņēmēju darbībai, konkrētai kapitāla sabiedrībai. Jo tomēr tas ir finansējums pašai kapitāla sabiedrībai, ja tas ir caur jaunu akciju emisiju. Un tāpēc ir ļoti jābalansē. Šis jautājums, kas prasa katras kapitāla sabiedrības individuāli izvērtējumu, mērķu konkrēti definēšanu, ko mēs cenšamies sasniegt, ja mēs laižam uz biržu kādu. Un šobrīd arī valdība ļoti aktīvi diskutē par konkrētu atsevišķu kapitāla sabiedrību akciju emisiju biržā. Un tas būs tiešām uz katru kapitāla sabiedrību individuāli veikts vērtējums un piemērotība, jo te ir svarīgs laiks, kad to dara. Jo mēs redzam, ka ne katra jauna akciju emisija biržā ir veiksmīga. Nevienmēr parakstās uz konkrētām akcijām. Akciju novērtējums ir pārvērtēts. Un te ir jautājums, kas būtu atbildīgākais formāts, kāds, kuru kapitāla sabiedrība un kad to darīt. Ļoti sarežģīts jautājums ir, un tāpēc ļoti vērojam, kā šos lēmumus pieņem, kāda varētu būt potenciāla ietekme. Un, protams, arī sekosim līdzi, un ja redzēsim, ka kāds no lēmumiem ir acīm redzami tiešām nonāk pretēji arī ārvalstu investoru no interesēm un vispār uzņēmēju darbības un sabiedrības interesēm, protams, mēs dosim arī ziņu un vienmēr paudīsim savu viedokli. Sarunas sākumā tu minēji par konkurences vidi. Gribēju pajautāt, vai Latvijā investoru padomas ieskatā tiek pietiekami diskutēts par konkurences vides vēlamu attīstību? Kurīgi sakot, par konkurences vidi tiešām tiek runāts ļoti daudz. Ja mēs salīdzinām tīri tā vēsturiski, ir vārds konkurence, man liekas, jo tagad katrā diskusijā ir un tiešām ļoti daudz un par to runā katra gan valsts institūcija, gan politiķi. Un tāpatās arī asociācijas ļoti daudz to runā, un arī pašu uzņēmumu. Bet vai šīs diskusijas nes pienesumu? Diemžēl ne tik lielā apmērā, kā gribētos. Jo par konkurences bieži mēs runājam pat arī pilnīgā nevietā, kur varbūt šim nevajadzētu būt fokusam. Bet savukārt tur, kur tam vajadzētu būt fokusam, tur tas tiek ignorēts vai citas intereses tiek pārvirzītas pāri, pieņemot kādus politiskos lēmumus. Un tāpēc par to konkurences vidi noteikti ir ļoti daudz diskusijas, bet viņas nav līdz galam kvalitīvas. Un ja mēs skatāmies, tad tā kā plašākā formātā, kas tad ir tas cēlonis, man liekas, ka nav īsti skaidrs joprojām tas, kuras nozares tad mēs tiešām uzskatām par tām svarīgajām, pie kuriem nosacījumiem mēs sagaidām, ka šīs nozares performēs, jeb sasniegs savus rezultātus, potenciālu maksimālo, un tur mēs varētu runāt jau daudz detalizētāk un kvalitatīvāk par konkurenci, vai tas ir tas priekšnosacījums, ko mēs sagaidām šajā nozarē.
Jo šobrīd vārds konkurence savā ziņā tiek izmantots arī, lai aizkavētu lēmumu pieņemšanu, lai bloķētu lēmumu pieņemšanu, tur, kur tie lēmumi jābūt ir steidzamiem. Un savukārt, tur, kur tie lēmumi ir tādi būtiski, tur atkal tā konkurence, kas tieši tiek ietekmēta, vispār netiek apspriesta. Tāpēc varbūt tiešām izvēlamies precīzāk, kur mēs runājam par to un kur mēs to nerunājam. Bet sarunas daudz vairāk. Varētu teikt, ka konkurence ir modē. Jā. Gatavojoties podcastu ierakstam, iepazinos arī ar ārvalstu investoru padomes sagatavoto pētījumu, teiksim tā, ar nosaukumu Nostāja attiecībā uz līdzvērtīgiem spēles noteikumiem, kur cita starpā tika minēta problemātika, kas skar valsts uzņēmumu negodīgu konkurenci. Vai var nedaudz ieskicēt, teiksim, kas ir šī problemātika vai kur viņa tiek novērota? Jā. Attiecīgajā pozīcijas ziņojumā, nostājā, netika konkrēti izcelts neviena konkrēta situācija vai sektors vai nozare, kur tieši mēs redzētu, ka no valsts kapitāla sabiedrības būtu šī tā negodīgā konkurence, bet bieži vien tas ir principu līmenī, jo ārvalstu investoru padome vairāk skatās ne tik daudz kā kādus konkrētus nozars problemātikā, jo tas tomēr ir nozara asociāciju uzdevums, bet mēs tiešām skatāmies vairāk to, vai cik ļoti sistemātiski valsts rīkojās pie dažādām situācijām. Un, ja mēs skatāmies jau tādu mazliet jau konkrētāk ar piemēriem jau, protams, par tādu nelīdz galam skaidru konkurences nosacījumus, konkurences vidus veidošanu valsts kapitāla sabiedrībām. Pirmais jau piemērs, protams, ir šī ostu reforma, kur vārds konkurence tiek izmantots, bet viņš laikam tiek attiecināts par konkurenci starp privātajiem, bet neapzinoties, vai vismaz nevēltot pietiekam lielu uzmanību, bet kas ir tam pašām ostām gan savstarpēji, kas līdz šim ir konkurējuši ļoti daudz, un tagad pēc ostu reformas vai šī konkurence, kā mums viņa ietekmējās, vai tad mēs konkurējam plašākā tirgu ne tik daudz kā paši ar sevi savā ziņā ir, vai mēs redzam, ka lielāka iegūma būs tad, ja mēs veicināsim konkurenci jau reģionā. Un šī diskusija ir ļoti neizvērsta bijusi, un tas raisa tādas pārdomas. Ja tas nav veikts, šāda veida vērtējums ir, vai gadījumā šī konkurences mazināšanās starp tām pašām ostām nevar gadījumā kaitēt jau tiem biznesiem, kas jau ir attīstīti katrā individuālā ostā, balstoties jau uz šīs konkrētās ostas stratēģiju. Tas ir viens tāds temats, kur prasījās ilgstoši arī pašai prasījām arī, kur ir tas vērtējums ir par šo aspektu, lai gūtu pārliecību. Mēs nesakam, ka tur ir, ka būs kaitējums, bet tas, ka šis kaitējums nekad netika vērtēts, tas raisīja bažas ir, vai kāpēc tas netika darīts. Tad nākamais mums, protams, ir pašvaldību stāsti, kur pašvaldību kapitāla sabiedrībām tiek piešķirts īpašas tiesības, nodarboties atsevišķos jomās, nozarēs ir bez konkurences, tāpat tās ir dažādi tiesību piešķīrumi, kur netiek izmantots publiskais iepirkums īsti, un tiek piešķirts tiesības atsevišķam kapitāla sabiedrībām nodarboties ar uzņēmējdarbību vai sniegt kādus konkrētus pakalpojumus konkrētajās teritorijās ir. Tāpatās ir dažādi atbalsta tieši vai netieši valsts kapitāla sabiedrībām, vai tie būtu nekustama īpašuma, vai kādas tiesības vai aizdevumi, vai finansēšana, vai īpaši nosacījumi uz kapitāla sabiedrībām. To arī redzam, ka tādi notiek. Mēs nesakam, ka tiem nevajadzētu būt, bet tiem vajag būt pārdomātiem. Un atkal, es šaubos, ka mēs esam pamanījuši visu visus šos gadījumus, kur tādam vērtējumam būtu jābūt, bet nav tāda pārliecība, vai tiešām valsts apzinās, ko viņi dara. Un šis jautājums ir par komercdarbības atbalstu kontroli, vai mēs apzināmies tiešām visus šos gadījumus, vai gadījumā kaut kas netiek palaists garām.
Un šeit nav sistemātiski. Mums ir sistēma, kā uzraudzīt komercdarbības atbalstu. Latvijā ir, un arī tostarp arī, ko veic gan pašvaldības, gan arī valsts līmenī ir. Bet vai viņš ir kvalitatīvs, rodās šaubas. Rodās šaubas ir, un šīs šaubas, protams, nav labas ir priekš tādas sentimenti un sajūtām no ārvalstu investoriem ir, un arī tagad arī faktiski mēs arī uzsāksim kārtējo ikgadēju aptauju ārvalstu investoriem, kas ir mūsu arī tiešie biedri un netiešie biedri, lai apzinātu, kur ir tie jautājumi, kur mums uzlabojās tā situācija valstī un kuros jautājumos mēs redzam, ka ir regress. Un būs interesanti pavērot un mazliet patestēt šo temperatūru. Mēs katru gadu to darām. Šogad atkal to arī veiksim un visu laiku salīdzinām, arī, kuri tie uzlabojumi būs un kuri bijuši, kur nav bijuši. Tas pēc tam būs pamats arī mūsu nākamajiem pozīcijas ziņojumiem. Un tur arī vērosim arī to diskusiju par konkurences vidi, cik tā ir laba vai cik tā nav laba. Paldies. Un atgriežoties pie jautājuma par tirgus nepilnību, kā priekšnoteikumu valsts kapitāla sabiedrībai, publiskas personas kapitāla sabiedrībai darboties tirgu. Tā vienkāršot runājot, tirgus nepilnība ir gadījumi, kad tirgu vai nav dalībnieku, vai nav pietiekams skaits dalībnieku, bet manā ieskatā par tirgus nepilnību ir pamats runāt arī nēsošu tirgu gadījumā vai pagaidām nēsošu tirgu gadījumā, kas savukārt iekļauj sevī šos inovāciju gadījumus un inovāciju tirgus. Inovācija ir arī ļoti bieži šobrīd lietots termins, un tāpēc vēlējos tev jautāt, vai investoru padome ir kā skatījusies un kā skatās uz to, kas ir investīcija. Un šī varbūt tā jautājuma otra daļa ir, kā teiksim, investoru padome skatās uz šo valsts kapitāla sabiedrību ienākšanu investīciju tirgos. Ņemot vērā to, ka novērtējumu veikšana par potenciāli pastāvošo konkurenci ir krietni sarežģīta. Jā, vai mēs zinām, vai es vispār zinu, kas ir vārds inovācija? Tas ir labs jautājums. Mēs noteikti neesam tādu mēģinājuši nodefinēt, un es domāju, ka īstenībā katram ir tāda kā sava izpratne par to, kas ir inovācija. Un daloties ar savu personīgo izpratni, protams, tas ir kāda jaunradas rezultātā radīts biznesa produkts, kuru citādāk ir ļoti augsts risks viņā ieguldīt. Tādā ziņā, ka ir ļoti liela neskaidrība gan par šo pašu pieprasījumu, gan visumā, vai cik tas var sasniegt to konkrēto mērķi arī ir, kam ir paredzēta šī konkrētā inovācija ir, un vai tam vispār ir tirgus. Un protams, ka ja mēs runājam par tādu, vai tur ir tirgus nepilnība tajā tirgu, kur mēs nezinām, vai tur vispār ir tirgus. Un vēl mēģināt uzminēt to, vai kāda varētu būt ietekme tajā ir, un vai tur vispār ir kādi citi ir. Tas ir tuvu neiespējami, un līdz ar to tādu pragmatisku pieeju balstīt uz kādu standartu, arī tos no tāda likuma perspektīvas nav iespējams šeit. Un inovācijas, kas ir, lai gan mēs viņus tā nelīdz galam, mēģinām konkrēti saprast, kas tas īsti, kurā kategorijā, kas tad ietilpst kā inovācija, kas vienkārši kā parasts uzlabojums ir. Ņemot vērā, ka to nav iespējams tā īsti noteikti ir. Tāpatās no viņām nav jābaidās. Viņas ir nepieciešams, un to katrs pateiks, ka inovācijas ir nepieciešams. Tas ir mūsu attīstības, šis apzīmējums ir. Un valsts kapitāla sabiedrībām tostarp inovācijas ir nepieciešams. Viņu lomai jaunu inovāciju radīšanā vai tirgus veidošanā vai iešanā kādā jaunā virzienā, kur šobrīd neeksistē tirgus, valsts kapitālismam ir būtiska loma. Bet vienlaikus, protams, ka šim ir jābūt balansētam. Un ja mēs skatāmies, kāpēc
kāds neuzņemās inovāciju risku, jo tas ir potenciāli arī, ka neizdosies ar ļoti augstu pakāpi, ir, protams, jautājums, kas tad būs pretī par to notir. Jo var ļoti daudz maksāt naudas no dažādās attīstības pētniecības jomās ir tikai tad, ja tev ir pārliecība, ka tu varēsi spējis nopelnīt arī daudz vairāk. Jo tev ar katru risku, tev savā ziņā ir jāsaņem ir atpakaļ tās visas investīcijas, ko citi ir veikuši un kas ir zaudēts. Tas nozīmē, ka tas nav tikai, lai atpelnītu savas investīcijas, bet īstenībā būtu nepieciešams kompensēt visu pārējo arī ir. Un, nezinu, ja viena no pieciem mēģinājumiem var iznākt, šim, kurš iznāk, būtu jāatgūst vispārējie arī to starp. Jo tas risks citādāk nav loģisks vispār viņu uzņemties. Un tas jautājums, vai valsts kapitāliem vajadzētu iet pašām inovācijās, jā, vajadzētu. Tām vajadzētu būt samērīgiem, jo tomēr tur ir augsts risks un potenciāli ļoti daudz naudas var tikt iztērēts. Neliederīgi ir, neveiksmīgi ir. Kas notiks pēc tam ar šo te potenciālo pēļņu no šīs inovācijas ir un kā tas ietekmēs potenciālu tirgu tālāk ir, tas ir ļoti interesants jautājums, jo ja privātais tirgus nenodarbojas inovācijām, kādam citam, ja ir nepieciešams, vajadzētu iesaistīties, ja ir iespēja valsts kapitāla sabiedrībai to darīt, ir aiziet, lai investē tur, kur nav privātu investoru pašreizējās iestrādnes ir, jo nevajadzētu tā kā mēģināt sacensties. Jo, ja šobrīd tiek tiešām investēts kādā jomas attīstībā vai jaunradē ir, nevajadzētu šobrīd valstī iet pa priekšu visiem izlet un mēģināt viņus visu apdzīt. Un vajadzētu ļaut tomēr no šiem pašiem privātiem arī investoriem paskatīties, vai viņiem varbūt sanāks tas. Jo citādāk, jā, tur vienkārši pazaudēt arī tās investīcijas, ja paši privāti investori, un līdz ar to liektu iespēju arī viņiem atgūt savus zaudējumus vai izmaksas attīstībā. Ļoti sarežģīts jautājums, bet ko mēs noteikti sagaidām no valsts kapitāla sabiedrību inovāciju jautājumā, tas, ka valsts kapitāla sabiedrības domā par to, kā viņu darbība veicina šo inovāciju rašanos nozarē kopumā. Nevis tikai pie sevis, bet kopumā. Tas nozīmē to, ka ja valsts kapitāla sabiedrībai ir zinātība, kas nav, piemēram, pašiem no pārējiem tirgus dalībniekiem, protams, ja vien tie nav konkurenti, bet ja tie ir piegādātāji vai tie ir klienti, tā kā biznesa B2B sektoros, ja tur valsts kapitāla ir tiešām tādas zinātības, kas var noderēt attīstībā arī citiem uzņēmumiem ir apkārt, vajadzētu dalīties, vajadzētu ar to dalīties, vajadzētu kopīgi strādāt uz jaunu produktu radīšanu, jaunu risinājumu izstrādi kopā ar šiem te vai piegādātājiem vai klientiem valsts kapitāla sabiedrības. Un vajadzētu ir veidot savā ziņā ap sevi šo ekosistēmu, kas mums arī vēl viens ir ļoti populārs vārds šobrīd. Vajadzētu veidot šo ekosistēmu, kas veicinā šīs inovācijas, un kur šī valsts kapitāla sabiedrība ir tas, kurš iet ar to augstu pacelto karogu uz priekšu un iekustina, ja tas šobrīd netiek kustināts. Mēs redzam, ka atsevišķi kapitāla sabiedrības ar to arī nodarbojas un noteikti to vajadzētu tikai veicināt un atbalstīt, lai tā turpmāk būtu. Jo tikai tad mēs tiešām varam runāt to, ka inovācijas ceļā mums būs vairāk un vairāk jauni risinājumu attīstību, kur mēs vēl varētu eksportēt, izcelt. Un tad mēs šaujam divus zaķus, viens ir sasniegt inovāciju, tikai tāpēc, ka inovācija ir skaists vārds, bet nākamais ir palielināt arī valsts ekonomiku, kas savukārt var piesaistīt vairāk investīcijas. Un pat neskatoties uz to, ka it kā mums ir ļoti daudz šo to ieteikumu vai vietu, kur varētu pilnveidoties valsts ir, vienkārši izmantot jau tos mūsu datus, kas mūsu rīcībā ir no ārvalstu investoriem, izmantot, ka mēs uzdevām jautājumu pagājušajā gadā, vai investīcijas būs lielākas šajā un nākamajos periodos nekā iepriekš, visi atbildēja, ka neskatoties uz visiem šiem trūkumiem, uz ko mēs norādām, investīcijas paši ārvalstu investori sagaida, ka viņi būs vēl lielākas. Līdz ar to plāni ir lieli. Jautājums, vai tas tiešām ir maksimālais, un mums tiešām tas potenciāls ir lielāks. Un es ļoti ceru, ka šis potenciāls tiešām ir lielāks, ka mēs to strādājam, mēs to sasniedzam. Un inovācijas mēs noteikti ceļam.
Jā, liels tev paldies, un es tev pilnībā piekrītu attiecībā uz šo te zinātību un dalīšanos ar viņu, kas, man liekas, es nezinu reiz latvisko terminu, bet ir tas spillover efekts, vai ne? Tā, ka tas, jā, un piekrīt arī, attiecībā uz to, ka šiem te riskiem ir jābūt ļoti, ļoti izsvērtiem, un teiksim tā, jāņem vērā, ka publisko personu kapitāla sabiedrības viņām ir tomēr šī te vēl rūpa par sabiedrības interesēm. Un tad noslēdzot mūsu sarunu, gribēju pievērsties nedaudz konkurences neutralitātes regulējumam, proti, jau ir būs tuliņās 4 gadi, kopš konkurences neutralitātes regulējums ir spēkā Latvijā. Un kā jūs vērtētu, teiksim, vai regulējums ir efektīvs, vai teiksim, kuras ir šīs te jomas, kur konkurences neutralitāte, teiksim, ir visbūtiskāk ievērot un skatīties uz to? Jā, konkurences neutralitāte ir tiešām tāda savā ziņā inovācija arī Latvijā. Un runājot vienkārši tādā ikdienā arī ar saviem ārvalstu kolēģiem, pārspriežot, ko mēs katrs te darām. Tā kā es sāku stāstīt, ka mēs nodarbojamies ar konkurences neutralitāti, kas tiešām ir ļoti daudz pēdējā laikā, mēs ar to arī runājam, un daudz nesaprot man līdz galam. Viņi ir dzirdējuši no konkurences neutralitātes jānot regulējums Eiropā, kā regulējums, tas būtu nācis kā princips. Un, protams, tāds princips eksistē, jānot ir. Un tas, vai viņš ir efektīvs kā regulējums, arī ļoti sarežģīti šo komentēt, jo tur izregulējumi man īsti nav. Jā, viņš ir ļoti vispārīgs, viņš ir principa līmenī joprojām. Joprojām viņš tiek izmantots pārsvarā gadījumos, tur, kur viņu nevajag, viņš tiek izmantots. Tur, kur viņu vajag, tur īsti viņš netiek izmantots. Kāpēc? Tāpēc, ka tur eksistē cita regulējuma. Konkurences neutralitātes kā princips, kā atsevišķi regulējums, visu laiku jāskatās, ka viņš ir ierobežots ar daudzām citiem jau regulējumiem, kas jau eksistē jau, un kuriem mērķis ir tieši tāds pats ir, un jāskatās, lai šīs kolīzijas par katru regulējumu, jo konkurences neutralitātes, savā ziņā mums ir gan tas valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pants ir, tad mēs tāpat skatāmies ir mans izšķērdēšanas likums, mēs varam skatīties arī tostarp arī publisko iepirkumu likumu, mēs varam skatīties arī valsts atbalsta regulējums, komercdarbības atbalsta kontrolas regulējums. Tie jau visi ir vērsti uz to, ka valsts ar savu rīcību, valsts domājot plašāku subjektu loku, ir ar savu rīcību nekropļo konkurenci. Un tas ir ļoti daudz regulējumu, paralēli iet jau. Un te tas jautājums jānot ir, vai mēs mēģinām konkurences neutralitāti fokusēt uz to, ko neregulē šobrīd. Tad jautājums ir pirmais jau īsumā, kāpēc to neregulē. Un varbūt tur ir pamats to neregulēt. Bet tur, kur mēs šobrīd runājam to konkurences neutralitāti, tie tiešām tādi mazi gadījumi ir. Līdz šim neteiks, ka nav izmantots konkurences neutralitātes regulējums, nav izmantots tiešām tādiem kliedzošākiem gadījumiem, kur mēs redzam, ka pašreizies normatīvas regulējums nerisina. Un tāpēc viņš bijis līdz šim ir efektīvs, nevar to pateikt, jo nav īsti neviena kārtīga lieta bijusi, kas būtu skaļi izdiskutēta un balstītos jau uz konkrētiem vērtējumiem un būtu skaidri konkurences padomes vai pozīcija arī tiešām šajā juridiskajā vērtējumā, un varbūt vēl tiespraks arī vēl nav īsti bijusi vēl. Un tāpēc vēl īsti nevar redzēt, kā viņš īsti vēl ieņems to savu formu un to lomu uzņēmējdarbības veicināšanā, jo jā, viņš ir ļoti neskaidrs. Viņš ļoti neskaidrs ir, un pašreizējie pārējie regulējumi arī jau it kā pilda šo funkciju. Ja mēs skatāmies uz šo regulējumu, jau tādā nākotnes perspektīvā, potenciālā, ar to mēs tiešām varētu daudz ko izdarīt. Jo šie regulējumi daudz pārējie apkārt, kas mums ir, viņi ir gan savstarpēji nesaskanīgi, viņi ir gan administratīvās iekārtas vienkārši veicinoši un administratīvo slogu palielinoši. Ja mums būtu iespēja samazināt administratīvo slogu un pārēt uz šo principu, kā īstenībā to, kas mazliet tā kā aizvieto vai regulē lielāko daļu gadījumu ir,
Šis būtu interesants ceļš, kur iet. Un viena no tām lietām, kas ir, protams, ka publiski iepirkumi. Jo publiski iepirkuma ceļā tiek atstāta dažādi ietekme uz uzņēmējiem, kas ir šie piegādātāji, tas, kā viņu biznesa attīstās un kā viņi vispār cenšas savstarpēji konkurēt. Un šie rezultāti ir publiskiem iepirkumiem, viņi neatspoguļo uzņēmēju reālo savstarpējo konkurenci, kur mēs redzam to, ka atsevišķā nozarē valsts uzņēmums, kur iet uz līgumu slēgšanu publisku iepirkumu ietvaros, uzvar daudz biežāk nekā privātais uzņēmums. Savukārt, kur mēs skatāmies brīvās konkurences ietvaros, šie uzņēmumi ir diezgan līdzvērtīgi. Jautājums tāds, kā tad ir iespējams, ka netraucētās konkurences ietvaros rezultāts ir viens, savukārt regulētās konkurences ietvaros rezultāts ir pilnīgi absurds, kur mums faktiski redzam, ka ir monopola situācija. Un tas rada jautājums, kā tiek publiski iepirkumi organizēti. Un vai viņi to sasniedz uz savu mērķi? Mērķis jau kāds ir efektīva budžeta līdzekļu izmantošana, viens. Otrais, kas ir pieeja, taisnīga, vienlīdzīga, nediskriminējuša pieeja tostarp šiem līgumiem, valsts līgumiem ir. Un tas, kā tas viss iet kopā ar to kopējo konkurenci mums valstī ir. Un tas raisa jautājums, vai gadījumā šie publiskie iepirkumi savā ziņā neizraisa mums atžgājumus rezultātus. Un ja mēs potenciāli varētu mazināt administratīvos slogu, kas ir tos, varbūt uz publisku iepirkumu organizēšanu ir, un ļaut tur daudz brīvāk konkurēt un cīnīties par to, lai noslēgtu līgumu ar to pašu arī valsts orgāniem, varbūt pat iznākums būtu labāks. Un tāpēc jāskatās to, vai cik ļoti mēs esam ambiciozi uz konkurences neutralitātes regulējumu. Ja mēs to skatāmies tikai to, kā aizlāpīt robus, tad godīgi sakot, es baidos no viņa, jo tas rezultāts vienkārši var būt vai nu neefektīva resursu izmantošana pētot šīs lietas, vai arī iznākums tāds, kas ir pretrunā ar citiem normatīviem regulējumiem. Un tad tas regulējums īsti nestrādās. Tad mēs būsim daudz ambiciozāki un skatīsimies uz šo regulējumu kā uz kaut ko tādu, kas var sasniegt vairākus mērķus Latvijā ir, un nebūt vienkārši kā roba aizlāpītājs, tad tas varētu būt kaut kas tiešām attīstīts, interesants, dinamisks regulējums, kas gudīgi sakot, izlikt arī mūsu muzeja priekšplānā arī saistībā ar citām valstīm, kur valsts iesaiste ir mērķtiecīga, vērsta uz ietekmes lielumu un vērstu pēc būtības, ne tik daudz pēc procedūras. Un potenciāls augsts. Paldies tev par viedokli. Un, dinamiskums, man liekas, arī valsts pārvaldē un regulējumos tiešām ir svarīga lieta. Liels tev paldies par interesanto sarunu. Un paldies arī klausītājiem. Un tiekamies jau nākamajā podkāsta sērijā. Paldies. Vislabāk.